Kas ir čakras un kas ir enerģētiskie centri? Tāds jautājums ir daudziem. Nedaudz paskaidrošu. Vārds čakra nozīmē tulkojumā ritenis, kas parāda enerģētiskā centra intensitāti. Tātad enerģētiskais centrs savukārt sanskritā tiek dēvēts par padmu, tātad tulkojumā tas nozīmē lotos. Tātad čakra ir tikai parāda to, cik spēcīgs, cik atvērts vai vēl neatvērts ir lotos. Taču pirms vairāk nekā gadsimta viss tika sajaukts, viss tika sagrozīts, un pamazām enerģētiskos centrus cilvēki sāka dēvēt par čakrām. Un tā kā šis vārds čakra ir jau tā diezgan iesakņojies, tad arī mūsdienās gan jogas meistari, gan cilvēki, kas strādā ar šīm tēmām, runā par čakrām, kaut arī viņi saprot, ka tas nav īsti korekti. Tātad čakra, ritenis, ir spēka un apziņas centrs, kas atrodas katra cilvēka ķermenī, un arī ne tikai ķermenī, bet arī ārpus ķermeņa. Fiziskajā ķermenī savukārt čakrām atbilst dažādi nervu pinumi, dažādi dziedzeri, dažādi orgāni, un tiem visiem ir jābūt tīriem, veseliem, brīviem un aktivizētiem. Ja tas tā nav kaut kādu iemeslu dēļ, tad cilvēkam sākas problēmas. Un tātad, ja tu gribi zināt un saprast savu enerģētiku, enerģētisko centru stāvokli un gribi tos aktivizēt, attīrīt, izdziedināt, lai tie sāktu darboties tā, kā tam ir jābūt, nāc mācīties. Priecāšos tikties!